Es tagad sapratu, kāpēc Latviju vakar Delfi nosauca par raķešu nāciju, jo izrādās, ka Latvija slēdz sadarbības līgumus ar Ukrainu. Viena sfēra ir ekonomika. Ukrainas un Latvijas valdības pārstāvji šodien noslēguši divus starpvalstu līgumus. Viens no tiem ir abu valstu ekonomikas ministriju sadarbības līgums ar mērķi mazināt tirdzniecības šķēršļus. Lai samazinātu šķēršļus savstarpējā sadarbībā, kur es redzu problēmas zemniekiem ar lētajiem ukraiņu produkcijām, kas ir, jūs zināt to, par to arī poļi protestēja. Un otrs ir kosmosa izpēte. Otrs ir saprašanās memorands par ciešāku sadarbību tādā specifiskā jomā kā kosmosa izpēte. Un es tagad sēžu un domāju, jā, latvieši ir nācija, kur ir atrisinājusi ļoti daudz jautājumus. Zini, es domāju, ka tomēr darētu Latvijai, latviešu nācijai papētīt citas lietas. Kā tas tā nākās, ka, pieņemsim, medicīnā budžets, ja nemaldos, ap 14. gadu bija kaut kādi 800 miljoni, tagad 1,6 miljārdi. Medicīnas personāla skaits, arī slimnieku skaits ir samazinājies diezgan drastiski no 14. gada. Budžets ir pieaudzis ļoti strauji, bet naudas nepietiek. To pašu mēs varam attiecināt arī uz izglītību. Izglītībā arī. Mums bija kādreiz, es esmu skrundinieks, mums skrundā bija pamatskola, sākumskola, es mācījos vēl Muižā, tad Raņķos, Rudbāžos bija pamatskolas, ja nemaldos vēl Cīņā, Teķis vēl bija tehnikums. Un man budžets bija daudz mazāks. Budžets tagad arī izglītībā, ja nemaldos, 19. gadā bija 799 miljoni, tagad tas ir 1,2 miljārdi. Bet naudas joprojām nepietiek. Varbūt tomēr šos jautājumus darētu izpētīt, pirms mēs gribam visumā lidot un pētīt viņu to. Varbūt izpētiet, kur paliek mūsu nauda. Kāpēc mums ir jāievieš monitorēšanas sistēmas par daudziem miljoniem eiro? Un tad es sēžu un domāju, tagad tajā pašā skrundā vairs ir tikai viena pamatskola, vidusskola vairs nav. Un vajag monitorēšanas sistēmu. Tāda sajūta, ka 90. gados, kad es gāju skolā, mēs esam dzīvojuši akmens laikmetā. Mūs neviens nav uzraudzījis, mums viss notika pašplūsmā, mežoņi no kokā tikā nokāpuši. Tagad gudrā nācija vajag monitorēšanas sistēmu. Ne nācijai vajag, ne latviešu tautai vajag monitorēšanas sistēmu. Visdrīzāk tā ir tāda pati politmafijas schēma, kur jāuzstāda arī kaut kādas iekārtas, lai kaut kādam čalītim, kam ir tūs bizness piesaistīts valdībai vai valdības krēstiem, lai viņš varētu tēlot biznesmeni, lai viņš varētu piķīti kāst, lai viņš varētu džipu nopirkt un pēc tam uzstāties televīzijā un tēlot ļoti gudru. Politmafija un politmafijas apkalpojošais biznes, kas jāizpēta. Un tad arī Latvijā viss sakārtosies. Lai jauka jums šī diena!